vispār jau nevar redzēt, ja? Te izskatās tā kā tāds ļoti jauka rudens diena. Bet īstenībā ārā ir 16 metru sekundē, no rīta bija pirmais sniegs. Mēs esam Koknesē. Un kā vienmēr mēs Koknesē noslēdzam nosacīti tādu laivu makšķerēšanas sezonu. Ar rudens zandarta kausu, Raterbaita Zandarta kaps 2024. Burtiski vārdus izņēma no mutes. Jā, mēs esam pie Raimonda. Kā saka, ķersim Zandartu. Sanāk, ka šitas jau ir trešā... Šitas ir trešais gads, kad mēs viņu rīkojam. Un šis ir principā tāds izšķirošais gads, tāpēc, kad pirmajā gadā mums vinnēja Live tehnoloģijas, Team Asakainie, un pagājušajā gadā vinnēja tieši klasika. Un pagājušajā gada klasika bija daudz pārāk īstenībā. Skatoties visas pagājušā gada tabulas, mēs secinājām, ka pagājušajā gada klasika noķēra daudz vairāk zivis un daudz lielākas zivis. Un šis gads ir tas, kas izšķirs, kas tad ir labāk. Tie, kas ķer ar Live tehnoloģijām vai klasiķi. Skaidrs. Labi, īsumā tā ir. Plāns tāds. Makšķernieki, sportisti jau tagad te ņemās, braukā. Mēs esam atraduši visu aizvējānāko vietu, kādu vispār te var atrast. Tas te nav, īstenībā ārā ir vētra. Skatīsimies, kur mēs varam aizbraukt, kur mēs varam noķert. Mums ir operators šobrīd pie Team Asakainiem un Lucky John. Tie, kas šogad pasaules čempionātā ieguva 2. vietu. Jā, pie meistariem. Sāksim uzreiz ar punktu, kur mums ir gan skaits, gan arī var paveikties bišķi lielāks izmērs. Runāsim par tādu, ka 60 cm Zandarta tas jau būs ļoti labi. Ja viss izdosies, pēc tam dodamies uz attālāku vietu, kur mums ir atrasti daudz lielāki, es teiktu, ne, bet 65, 70 varbūt kāds ir trāpīsies. Bet tā vidēji 65 cm lielākiem vajadzētu būt. Tagad mēs esam Koknesē. Laba vieta, kur ir daudz zandartus, līdākās un citas zivis, ja? Šajā gada mēs startēsim ar Live tehnoloģijām, tāpēc, ka treniņos bija grūti ar klasiku, neatradām zivis. Pagaidām viņš nav te, kur vajag būt tajā laikā. Domājam, ka ar Live tehnoloģijām ir arī grūti un varam dabūt kaut kādas 5 zivis, tas ir ok. Dabūt 7 zandartus, tas ir vispār čotko krūti. Runājam ar citiem dalībniekiem, viņiem arī tāpat runa par to, ka 7 zandartus, tas ir vispār čotko un krūta. Skatāmies, kā viņiem iet. Un tad mēs arī paķersim gan klasikā, gan pelaģijā, redzēsim, kas notiek. Raimonds parādīs te, kā jāķer ir īstenībā. Ja? Es arī parādīšu, kā jāķer. Man ir visādas te struntiņi interesanti priekš standartiem. Tā kā skatāmies. Slēdz iekšā. Mums vajag tagad spinningu. Ko ķeramies pie lietas? Jā. Paga, es atvainojos. Pirmā zivs bija noķerta. 10:10. Nē, 9:27. Es vēl pēc vecā laika. Jā. Un noķer to pirmā gada čempioni Team Asakaini. Esmu. Kursi? Nospēdām kur lūdzu. 50. Īvo. Ļoti. Tā. Super. Paldies, jau. Pirmais ir. Dabūjam pirmo. Tas ir kruta. Ir sākums. Tagad sataisījam fizingu viņam. Dabūjam no 6 metriem. Viņš jūtas tā. Vajag uzreiz sataisīt fizingu, ka viņš būs labi dzīvs un laba stāvokļa. Laba, pirmā zivis visu aizgājam no nulle, kā teikt. Dabūsim vēl vienu, un pēc tam vēl un vēl. Un šeit pat? Jā, mēģināsim.
Tāpēc, ka mēs redzējām 3 gabalus viena vieta, varbūt viņi starta. Nu. Tur vēl viens nav. Jā. Labi. Au. Uztaisam fīzingu, lai izdzīvo. Vajag piepūties. 49. Nāda tam mutē. Nu, nē, 8 savu puika. Nē, pie sienas laikā. А вон она сзади еле-еле чешет, ее очень плохо видно. Большая щука. Есть! Бери. Да, сыгрела, лид. Давай, сюда. Блин, она сейчас едет. Ой, это сюда. Ой, щука. Aizgāja uzreiz. Gribam dabūt līdaku, dabujam. Diemžēl metru nav. Nu, 98 ir. Par tādu bonus. Izšķotka. Tagad braucam paņemt žaņus, vairākus žaņus. Nu, pastāst, Raimond, lūdzu, kāda tā situācija, tu kā vietējais, noteikti zini vairāk, kā ir. Zivs ir dziļi. Bet tev kaut ko vairāk vajadzēja? Un kur tad ķerās? Nu, visur visur jau ir. Visur te ir. Zivs jau ir visur. Šāvāk? Nē, nu tu var runāt, bet... Nē, nu tā ir runājam. Nu es... Tu beidzot. Nē, nu pēc tās informācijas, kas ir pieejama, tad klasikā zivs esot diezgan dziļi. Zivs klasikā ļoti, švaki ņem. Un labāk viņi ņem var viņu atrast ar pano. Vairāk pierunāt, tāpēc, ka var ilgāk laikam iekarnāt pie deguna, viņi tāda, pasīvāk ir. Un zivs ir salīdzinoši dziļi, ja pagājuši gadu visi tur ķēra ap 7-8 metriem, pat arī no augšas ap 3-4, tad šogad, tie jau 11 metri. Tāpēc arī mēs sarunājam, kad nefilmējam atlaišanas video, neko kā zivi uzliekam, ātri nobildējam, atlaižam, lai pēc iespējas ātrāk viņu atbrīvot. Nu, vispār ir sportisti bija baigi tādi sabēdājušies un tādi saskābuši. Te kaut kādi zina, kad arī kas nometās, kā saka. Jā, daudzi nobijās, jo neko nevarēja noķert. Bija arī tādi, kas nobijās tiešām no laikapstākļiem, viņam mazas laivas ir, jā. Bet, nezinu, ko tālāk pateikt. Neko nevajag teikt, ejam, pastamies. Vienādi sakot, paskatīsimies, vai te varbūt kaut kas ir pelaģijā. Nu, ja varēsim, tad noķersim. Ja nē, tad pamēģināsim to klasiku paķert. Tos dziļos zandartus. Tā ir. Īstenībā ir tā, kad tagad mums ir 10-11 grādi ūdens, kas ir novembrī, tas ir ļoti silts. Zivis īsti neķerās. Īstenībā, šodien ir tā pirmā diena, kad bija tā lielā vētra, kad Rīgā tur puķu podi pa gaisu gāja. Ja? Šodien ir tā diena. Un sanāk, ka visu nedēļu tagad būs augsts. Tad es domāju, ka visticamāk, ka pēc nedēļas riktīgi labi ķersies. Tā kā būtu jāķerās rudenī. Tas šogad tā vasara ir un vēlais rudens ir ļoti vēls, vai ne? Toreiz mums bija pirmajā gadā, bija novembrī pēc nedēļas aizsala. Jau aizsala, jā. Tieši pēdējā brīdī paspējām. Labi.
Bišķiņu uzsit un visu. Bļāviens. Ko tu tur dari? Copa bija. Mēs neredzējām. Kas? Otrai zivī. Tā otra, kas nāca. Mēs neredzējām neko. Skatītāji neko neredzēja. Tas uzsapēja. Tā, bet... Man šogad tā pelaģiskā tofa ir apnikusi. Viens un tas pats, lai. Interesantāk babīties trītā krūmos asarīšu šķiet. Tagad ir strīpa pār tam pelaģijai, ne? Raimond, visi sākuši heitot. Godīgi man arī apnicis jau. Vēl kāds kaut ko atsūtīs. Nē, nu viss kārtībā. Nu labi, ka jums šis viss nav jāskatās. O, Nemaz nezināties, ka šis ir uzfilmēts. 98. līdekli noķeršu pēc kāda resna. Kas tad? Vilcēns ar Osikovu. Vedēji? Bija. Ir mūsu Latvijas medaļnieki, pastieties kādi. Pasaules medaļnieki. Latvijas izlases pasaules medaļnieki. Viņi tā satrenējušies līdeks, ka pat var noķert liels līdeks arī Koknesē, Daugavā. Baigā resnā. Tas jau ir riktīgi, tur tāds zābaks sanāk te. Forši. Tas vietējais man nav atvedis uz tām īstajām zivīm. Te tikai telefons pīkst un viss ķer. Mēs neķeram. Nostāst. Tātad pēc pirmās stundas tāds starposma rezultāts ir noķerts 17 zivis. Lielākais zandarts ir Facex Fishing Team 1, 59 cm pagaidām. Top 5 līderi mums ir komanda Āķis 1, Arvīts Šņepsts, Andris Kukors. Un, uz skaitu ir vairākas komandas ar 2 zivīm. Bet ir noķerts arī asars 33 cm, 2 jētīm. Un Lucky John, tātad Vitālijs Vilcāns un Staņislavs Osipovs ir noķēruši 98 cm līdekli. Tā kā, ir pat labāk nekā esmu gaidījis. Pirmajā stundā ir noķerts 17 zivis, ja? Tad visi sportisti čīkstēja un pīkstēja, ka labi, ja vienu pa dienu noķers, kas nozīmē, ka kā ierasts visi ir mānījušies ar to, kā viņiem iet treniņos. Vai arī ir zivis sākuši ķerties? Neķerās jau te. Tu vienkārši nemācēji noķert zivis. Ko darīt? Brauksim tagad, kur tu gribi? Nē, es esmu tagad te viesis. Ieklonēji. Super, bija pārāk aizdomīgi. Kā nokrita vienkārši pats nokrita. Jā, tā viņi tad dar. Tā, labi, tagad mēs parunājam ar Staņislavu un pieņemam lēmumu, ka braucam uz citu vietu, kur mēs atradām žaņus. Te mēs dabujam, ko gribējam, dabujam līdeku 98 un viens žaņis bija 54. Tāds pagāja 1 stunda, viss čotkā, iet visu pa plančuku, braucam tālāk. Maziņš, bet ceram, ka būs mērs. Конечно, ir 48. Malacis. Šajā vietā mēs paliksim. Man liekas, ka visu dienu būsim te. Varbūt ne. Zīves ir, bet neķeras pagaidām. Ļoti grūti ir tādas laika apstākļi. Tādi
smagi. Baigais vējš. Bet sportistiem vajag ķert jebkādos apstākļos. Nezinu. Kur zivs uz deviņiem. Ne? Žans, ne? Nu. Izsakoja ilgi, bet nekā. Šis jau varēja paņemt tev. Nebija jau nekā tāds baigais monstrs, 80 cm jau bija došiem. Nu, re, kur tu ej. O. Pātrinājās. Tu kāds pa 1000 eiro. Labāts man! Labi, nav jau 1000 eiro. Kāds dažādos cenu kategorijās. Šis konkrētais veikalā laikam 300, bet nu viņš ir tāds labs, vieglās sērijas. Bet ir viņi arī lētāk, jā? Jā. Raimonda cilvēki. Ir ap 180, ap 200 kaut ko, un ir arī vēl dārgāk. Ap 400 pāri eiro. Tā, kas ir ar tiem titānu iestrādāta. It kā nesalaužam, jā? Šitas man ir Zandertam vieglais. Līdz 3,7 grami. Tāds. Nu jā, tāds viegls. Tas, kas tad ir tāda smagākā versija, ko es metu gan samam, gan lielākai zīvī. Šitas tāds vieglais. Spola ātrā. 8 pārnesam. 13 fishing. Ļoti ātri var iztīt ārā, nav tur jākurķī. Šausmīgi. Raimond, daram kaut ko. Nu jā? Ko? Braucam kaut ko. Kas tās par švammēm ir? Tas ir piķercotās. Labi. Kas tas ir? Šitas tāds labs āķīts tāds. Sanāk, ka tu viņu ieliec ieāķē, jā, un tad tev Viņš tur arī karājās. Tikai viss jau būtu labi, tikai vajadzēs šitien vajadzēja. Garāk vajadzēja. Garāk vajadzēja. Bišķiņ, jā. Nav garāks? Pastīsimies. Bija jābūt. Jā, tā jau viņš ir labs, jau tā švama viņa jau saliekās. Teorētiski viņam būtu jābūt labai realizācijai. Es atceros, mēs kādreiz ar tiem polaroniem kaut ko ķērām arī. Centimetri. Viņam bija tas, ka viņam laba realizācija. Redz, viņam jau nav nekāda masa saspieža. Bet, nu, ja nav āķis, tad nav āķis. Jā, šitie interesanti. Tur bija reku lielāks, varam pastīties. Labāk redzēt. Garākais laikam 6 centimetri. Reku šitie pagai. Tas arī laikam ir 6 varam parādīt. Nu, piemēram, šitas ir lielāks gan, jā. Bet tā doma tāda, ka tu šito iesprod dzīvī iekšā. Nu, tas gan nebūtu šitam, tas būtu vairāk piemērots kaut kādam tādam. Vai ne? Tagad. Piemēram šitā, ja? Un tad tev viņš redzi, sanāk 3 žuburi. Nu, konkrētais šitais ir pa lielu, šitādai zīvei nelikt slikt mazāku. Nu, teiksim, īstenībā šitādi izmēra tādu viltīgu āķīti. Man jau patīk to stingers likt kaut kur riktīgi aizmugurē. Lai šitādi te kodēji tiek sodīti. Vai ne? Ir interesanti. Uzlikšana kā šīsāk gumija. Nu jā, šitāds te rekur. Tā gan ir atkal līdekļs tas. Trāpi. Netrāpi. Līdekļi.
Līga. Lielais. Es vēl. Ej, tu noskati tas sniega vētru nāk. Nu, kas notiek? Cīnamies. Paši ar sevi un ar laikapstākļiem. Pagaidām viss notiek tā kā vajag. Un pat labāk. Jā. Das vēl kā traks, bet... 18, 20 metri. Ko tu uzlieki? Gumiju, tas ir slepenais maneklis. Es negribu. Divu astu. Tas ir 2,8, jā. Vestin 2,8 maneklis. Pārbaudīsim. Mainīšu. Tagad gribu samainīt svaru. Priekš citam gumijā. Zemmers, diemžēl, bet zemmers. Otrās stundas updates. Tīm Asakainie ar 4 zivīm ir vadībā. Un arī pēc top 5 viņi ir vadībā šobrīd. Bet mums ir jauns līderis ar lielāko zandartu, un tas ir Strike Pro 1 komanda. Mārtiņš Izkraus un Armands Vingrovskis. Līdekas lielākas nav. Paga, parādi, cik tas zandarts liels? 62 centimetri. Tas ir lielākais. Tas šobrīd ir lielākais, jā. Nu, priekš koknis jau tas ir liels zandarts. Jā. Nav pagājušā gada izmēra, bet vēl jau diena tikai sākusies. Turamies pie plāna, pusstundā zivs. Un pusstundā zivs ir, atkal redzam labu zandartu. 50 plus, kas mums interesē. 15. Redzēsim, paņems vai nē. Cerams ņems. Ja šādi turpinam, mēs uzskatām, ka rezultāts ir ļoti labs, bet mums sāk aptrūkties vietas, kur braukt. Jo iestrādes ir pakļautas lielam spēcīgam vējam un netiekam īsti kvalitatīvi viņas nostrādāt, kā arī citas laivas konkurenti nostājušās uz tām točkām. Bet redzēs, kā būs. Nē, šit kaut kā tā pagaidām. Jā. Kādu mēs izmantojam abi divi Vestin, vienāda V3, diezgan lēts, reāli vidējā klasa, ne augstāk. Testā līdz 80 gramu, zandartam ideāli, ir rezervi, kur iecirst, ir rezervi, kur ko lielāku uzmest. Auklas standarta 3P, 4P. Pavada milimetrīgs fļuriks. Zandarts baigi nesmāda, līdeki šādi tad nokoš, bet palielam nenokoš. Gumija mūsu mīļākā, aprīkot diviem krīšu burāķiem, 30 grami un viss. Spolītis abiem diviem mums ir Curado, arī, teiksim, ne budžeta klasa, bet bišķīt augstāk vidējā kaut kādu. Reāli kalpoja jau 3 gadus, man šits kāds ir pāris riņķīšas trūks, bet tas netraucē. Tēt un vina, tagad būs labi.
Gaidamais. Zandarts. Nav liels, Bet ir. Man šapat jopi. 52. Da, nu tu fots pēc. kā varam. Tagad mēs atbraucam atpakaļ. Pie Kokneses slīpā. Tāpēc, ka tur bija baigais vējš. Dabūjam tur divas mēras zandartus, vienu zemmēru. Mēģināsim atpakaļ šeit, kur dabūjam lielu līdaku. Laiks ir laiks. Mums ir vēl 3 stundas kaut kādā apmēram. Un mums vajag 3 virs 50 saņiem žāņus. Tad būs labi. Mēs ceram, ka mēs dabūjam vēl minimum 3 žāņi mēri un kaut kādu vietu saņemam. Nu šeit ir tikai pirma vieta. Pirma un tur kategorijas. Dažādas. Līdz pirmajam vietam vajag kaut kādu bonusu nocert. Virs 70 centimetru. Un vēl 3 virs 50 centimetru. Tad varam kaut ko domāt par pirmo vietu. Tagad pagaidām tikai ceram, ka būsim pirmā vieta uz līdekam. Nav jau īstais brīdis te vējā sieties, bet parādīšu vismaz, kā es daru. Reku te man bija palikusi no iepriekšējās reizes mūsu jūras līdekam pavada. Starp citu tā pati paštaisītā, reku tādu drusku, kā saka, drusku jau ir ielocījusies pēc 300 līdekām. Te varētu reku nokniept nost un uzsiet tālāk un viss, šito pašu. Bet šito es darīšu citreiz. Tagad tā doma tāda, kāda, kā es tieši džigojot Koknesē, kā es daru. Vienmēr. Jo te vajag fluorokarbonu kaut kādu līderi. Vēlams, lai viņš būtu. Tad ir variants, ka jūs sienat pie auklas, sienat līderi un tad tur kaut kādu pavadu vai stīgu vai kaut ko, bet tas viss ir dārgi. Bet par cik Koknesē daudz gadās noraut džigojot, tad es to visu apvienoju vienā tādā pavadā, kuru taisu no fluorokarbona 0,4. 0,38. Te man ir tāds plānāks 0,33. Uzsiešu vienkārši no šitā, bet es, izvēlētos vēl drusku biezāku. Paņem fluorokarbonu viņu tādā ne bizītē, bet savērp, un tad faktiski līdaka tur ar pirmo reizi nekad man nav pārkodus sevišķi tādu biezāku. Paņemam kārtīgi sakabi vienu. Šitās ir labas sakabas. Es varu teikt, ka viņas ir labas, jo vispār man sakabas baigi reti kurs patīk. Šitās ir ok. Šitā izveram cauri. Fluorokarbonu te bišķi pavēlas tā šitā. Lai viņš tā kā iesēžās. Viss, un te paņem vienu galu. Tā. Vienu otru. Un viņi tā kā vērp šitā te. Vienu uz vienu pusi, otru uz otru pusi. Ja? Viņš vienkārši šitā savērpjās. Kaut kāds tāds posmiņš. Šitāds te. Tad šitien uzliekam dubulto mezglu. Šitā. Šitā. Tā. Šitien arī vajag nofiksēt. Te mēs varam vienu mezglu un viņu mēģināt piebīdīt maksimāli klāt.
Tā, to mēslu bīdam. Nu, mēs te kartupeļu talka bija tikko, tā nagi tāda ar dubļainē. Kā saka, kā īsti lauciniekam te. Nav jau te nekāda. Šito nost. Nu, redz, un tad tev sanāk šitāds te. Es jau viņu neesmu nogriezis nost, reku šitāds te. Šitāds. Un šitā daļa ir tā kā pret zobiem sanāk. Te paņemam šitā. Te vienkārši parastu cilpu. Jo mēs viņu nevilksim baigi iekšā. Riņķos baigi nevilksim. Nu, viss. Un tā ir šito pašu. Ko tagad ir tāda cilpiņa. Improvizēta pavada, kas ir gan pret zobiem, gan arī pret abrazīvu, jo fluorokarbons. Nu, re. Un šito te mēs vienkārši paņemiet pītu auklu divās saliekat, nu, divās kārtās saliekat. Tā viņš labāk turās. Nu, negriež pušu. Šitā te. Iziet cauri un viss. Saslapina, savelk. Nu, re. Tad ir šitāds tepās valicies mums. Tos matus nost. Nu, redz tāds, nu, te nav šausmīgi smuki, bet es šitā mierīgi maucu. Ja nevēl, ka ir baigi dziļi riņķos, tas ir kārtībā. Nu, tā doma vienkārši ir tāda, kad paņems, ja te gadīsies līdeka, tad viņi man nenokodīs to fluorokarbonu uzreiz, jo 3,3 fluorokarbonu arī 0,4 var pārkost, ja neveiksmīgi trāpa. Bet šito bizīti praktiski nenokod nekad. Ir bijis, ka pārtrauks, bet tas jau ir pēc 5. līdekas. Nu viss, un šitas posms tev aizsargās auklu no kantīm. Un tad rekutējuši tāds relaks gumīņi. 25 grami jau te ir 13 metri, nu. Pat varbūt, ka vēl smagāk varētu, nu tā, nu. Vienkārši tad, kad mums ir džigā iet, iedomāj, šitā ir kans tagad kaut kāda, jā. Redzi? Un tad tev ir, ja šitien te jau kokanesē viss ir noaudzis ar gliemežvākiem. Nu, un tev šitā trāpītos uz parastās auklas, pītavu auklu, pārgriezt momentāli. Nu, fluorokarbons ir izturīgs, un tad viņš, nu, nesabojājās. Tāpēc tas ir vajadzīgs. Kādreiz, kad mēs te tikai klasikā džigojām, tad jau tas bija svarīgi. Nu, tagad, protams, ja tu tur kontrolēti velc ar peleģiski vai nu, kaut vai to pašu ponolu tikai skaties mēķēt, tad jau tas tā nav. Tad nav tik svarīgi, bet ja vienkārši met uz dullo, tad protams, ka vajag šito. Tā mums ir 13-14 metri. Vispār, nu, ja kāds nezinu, tad var izstāstīt, teiksim, to domu tādi, ka tu iemet un ja ir dziļš, jā, tu vari džigojot vispār taist ciet lociņu, nu, lai stiepjās auklu, bet ja te ir liels dziļums, jā, tad es palaižu drusku brīvo auklu. Teiksim, viņi pat tur pietinu drusku, nu, varbūt drusku vēl palaižu, nu, tad viņš grims taisni, jā. Jo, ja tu aiztaisi ciet lociņu, tad aukla nostiepjās, bet viņš tev visu laiku tā kā nāk klāt tas džiks, jā. Pie šāda te liela dziļuma, tad noteikti es atlaižu aļā. Savādāk. Arī šitiem tēpieņiem ir ļoti stāv tā kants. Ja es iemetu, ja es aiztaisīšu lociņu ciet, tad, protams, kad viņš vienkārši kritīs tā kā, nu, nost. Tad varbūt, ka pat mēs varam parādīt, kā tas izskatīsies. Redz, kur iekrita? Redzi? Es tagad aiztaisīšu lociņu ciet. Redzi? Redz, kā viņš lēnām, viņš tā kā nāk mums klāt ar aiztaisīt lociņu, redzi? Tagad tā nevar redzēt.
Kur ir, jā, viņš. Redzi, viņš šidā te nāk. Redzi? Ja tev ir baigā, ciet lodziņš, viņš lēnām šitā grīm. Jā. Ja tev ir stāv kans, tev beigās, tad, viņš tur nenokrīt tajā vietā, bet nokritīs pie kājām. Tad labi, jā. Tāpēc, kamēr nogrimst, attiecīgi, tad mēs, kur, tiksim, attaisam vaļā lociņu. Redzi? Tad viņš grimst, kā normāli, čiks. Un tad viss, un jo stāvāk kans, tad tev noteikti, kad ir arī tie soļi jāizdara mazāk ar spoli, ja. Nevis tur klasiski 1, 2, 3, bet tev ir, ja tu pa kanti uz leju, tad tur bišķiņi pat var, kognesē jau pat var tikai paraut, tikai citreiz, un tad jau viņš sāk krist. No rīta viss bija labi, vai ne arī? Viss tā kā, tas bija pirmajā stundā, bija mums kaut kādas 3 zivis. Tas jau priekš tā kā pēdējos treniņos gājis bija, ļoti, ļoti labi. Ja mums pēdējās 3 dienas treniņos bija pa vienai mēra zivī tikai. Vispār viss bija slikti, nomainījās laiks. Kaut kas mums pirmajā stundā sanāca, bet ar to arī pēc tam mēs krikumus salasījām ieskaitai. Un tagad ir mieriņš, pilnīgs mieriņš. Un domājam, uz kurieni braukt. Īsumā arī. Šodien labāk nekā citas dienas, teiksim. Laiks cits, vai laika pēc skaidrāks, nezinu, vakar bija baigais pūtienis, nomācies. Šodien bišķi jautrāk. Dienas uz ārreiziem. Jā. Reku, pazies, ko viņš dara. Viņam tā ka nē. Tu tieši filmē, ja? Tā arī neviena zivs netiks mūsu laivā noķert. Vispār jāiet laikam siltu teju dzert, jo ir bišķiņa augsti paliek. Bet es gribēju teikt to, ka ir baigi foršie jaunumi. Skaties mana copa aplikācijā, tur, kur ir karti. Tagad ir jauns slānis, mēs varam izvēlēties tās LGI ortofoto kartes. Ja? Un tad, kā var redzēt, viņas ir daudz detalizētākas, tur arī ir reliefs, purvainās vietas, vienādi sakot, ja, tās LGI kartes, kas ir daudz detalizētākas. To jūs varat tur paši paskatīties, kādas no viņas ir. Ja. Tās ir baigais bonus, jo arī ko var redzēt, piemēram, dažos kaut kādos ezeros. Nav gluži dziļuma karte, ja, bet aptuveni tu var redzēt kaut kādus dziļumus. Ja. Tur tādi nosacītie dziļumi arī sazīmēt tajās kartēs. Tas arī viss. Tad, protams, kad tūlīt drīz būs jaunais gads, jaunās makšķerēšanas kartes. Tās tad attiecīgi varēs nopirkt un vispār jāgatavojās, kā saka, tumšajam makšķerēšanas periodam. Un šajā sakarā gribu atgādināt to, ka jau ķeram to zandartiņu naktī, tad pirmām kārtām atceramies pa gaismām. Te bija gadījumi, ja, tepat Rīgā, nevis tepat, bet Rīgā, ja, kur saskarējās laivas. Un tad arī, protams, ka atceroties to, kad, ja jūs naktī copējat, pelaģiski, un tur ir vairākas laivas, ja, tad tās gaismiņas lukturīši, kas ir galvā jums, tad tev vispārēji ir apžilbināti, ja, vai arī, ja jums ir kaut kāds bortu gaismas, kas ir tādas augšā. Tas ir tas pats, vai ne, variants, ja tev lampiņa spīd, ja, tieši, ja, baigi labi jau nevar redzēt, kā es redzu, kā tieši iespīd, ja. Tas ir tāpatās, kā jums tālās gaismas uz ceļa, ja, apžilbina. Tādas lietas. Un vēl ko es gribēju pie reizes atgādināt, mēs te esam Persē tagad noslēpušies. Ja jūs braucat ostās vai kaut kur tādās apdzīvotās vietās, tad ir jāievēro tas pirmkārt ātrums, jā, kad pieņemsim
Ostu teritorijā jau tu nevar braukt vajag ātri, tāpēc, ka tur ir citas laivas un tā. Nu, tāpat tās arī uz kuģu ceļiem jāskatās, jā. Tu tur var arī vispār makšķerēt. Uz kuģu ceļiem vispār tu nevar makšķerēt. Nu, tas nav par šo vietu, bet vispār tas būtu tā kā jāatcerās. Tādi jaunumi atgādinājumi. Vai tas Raimonds tad noķers tādu dzīvi vai nenoķers? Nu, par laimi mums ir sportisti, kas tomēr noķer kādu dzīvi. Nav tā, ka nenoķer. Feini mači. Riktīgi laiko norauties. Vai nu tādu foršu, vai nu pilnīgi nekādu. Nav viegli viņi. Katru gadu savādāk. Riktīgi patīk. Tur tā kā noslēdzošie drusciņi. Māju daudz. Ir ļoti, ļoti okei. Balfons. Viss tur ir ļoti jauki. Pagājuši izmantojām pilnu gandrīz kompostu. Ļoti patīk. Priekš tādiem mačiem ļoti labs. Vai ne arī? Arī paši mači. Paši mači arī forši. Nu, es Daugava. Viss kārtībā. Lielais kamainījies ar mazumu. Nav. Nekāds. Lielais kamainījies ar mazumu. Kaut kā šitie dominē pēdējā laikā. Netur. Kurš tas jau ir šodien mazais? Nezinu, kā 11, 12, nezinu, kāpēc tas kāds saplasts. Trāpījis kādam zolos trāpījis. Kormorānā varētu apsities. Tiks apakaļ pulsas iekšā. Ровно 50. Četri gabali vienā tačkā, viens paņems no grunta. Tur ir vēl divi tāpat. Man īstenībā ik pa laikam prasa parāda to dropšotu. Liekas, ka jau ka esmu rādījis, bet, nu, kamēr te braukājam apkārt, parādīšu, kā var uzsiet ātri dropšotu. Re, kur ir arī šitie te BKK āķi. Arī tāds krāsotie kaut kādi. Ja? Nu, kam šitas patīk, droši vien, ka tas ir arī labs variants. Nu, tu paņemam fluorokarbonu. Šitas ir tāds labs, nu, izturīgs. Viņš nav pats varbūt lētākais, bet viņš ļoti izturīgs pret abrazīvu tieši. Nu, dropšotam tas ir piemērots. Velkam cauri kokiem, tur kaut kādiem mēsliem. Vienādi sakot, paņemam galu, āķu otrādi, tā kā lai viņš skatītos uz leju, ja? Izlaidam šim cauri. Tā mums būs tā augšiņa, ja? Šitā te. Tad paņem šitā. Saliec tādu. Un tad tā kā rekortāts uztais tādu cilpiņu. Un tad mēs izvēram šito te kātiņu ārā. Bet ne līdz galam. Un to mums izveidojās šitā te. Šitā te konstrukcija, kur mēs vienkārši savelkam. Šitā te tik, viss. Un ir perfekti savilkties. Dropšota āķis stāv taisni. Te mēs paņemam kaut kādu dropšota gumiju. Tādu spilgtāku. Kaut kādu šitādu, piemēram. Nu, te ir visām krāsām. Nu, šitādu te. Un, protams, ūdenī jau viņi būs tādi. Šitā te. Kas mums te ir?
Šitādas reka mums te ir gumijas dropšotam vai arī pelaģijai no gunkī. Bija tāds jautrs onkuls, tas, kas skatās Zviedru raidījumus, bija tāds gunkī onkuls. Tad tas ir tas sataisījis. Un tāds. Nu, pa to garumu no grunas, jā. Nu, vēlams ir tā, lai Zandardam nebūtu tas dropšots iet pa apakšu, lai dropšots iet viņam virs galvas, jā. Tā kā baigi zem nekad netaisiet, tas ir svarīgi. Lai viņš redzētu, jo savādāk ir bijis tā, ka, ja Zandardam ir zem, viņš pats var arī just un uzbrukt, un tad būs tā, ka būs baigais sitiens milzīgs, un vai nu garām, vai varbūt, kad ir kaut kur bārdā aizķēries, ja. Tas ir tad, ka Zandards ir augstāk pa mānekli, un viņš tā kā uzbrūk viņam no augšas. Bet savukārt, ja viņš dropšotam uzbrūk no apakšas, viņš šitā te paņem un iesūta. Jā, kāpēc arī dropšots ir tik realizācijā ir tik labi? Tāpēc, ka viņš smuki tā, viņš jau sūc. Kā sūc, šitā uzreiz pākstī. Un tas āķis uzreiz realizējās. Ja. Tāpēc īstenībā, ja runa pa klasiku, tad dropšotam vienmēr realizācija būs daudz augstāk kā džigam. Ne tikai tāpēc, ka viņš ir lēns, bet tāpēc, ka viņš ļoti smuki saliekās Zandartam mutē un viss. Un tad reku te patās arī, pēc šitā teko es tur uzsēju, noņemam no džigu, čiks, uzkabina Zanģikam dropiņu un malc. Un ļoti labi arī te patās koknesē pa kanti vilkt augšā. Nu, tad, ja džigu mēs laižam lejā, džigojam, stāvam dziļumā, metam seklāk, tad dropšotu noteikti var darīt otrādi. Tas pat citreiz ir labāk. Tā kā vilkt augšā. Lēnām. Tā. Bija? Es vienu noķeru, kamēr jūs runājat. Kur viņš ir? Atlaid, maziņš. Ko? Maziņš tas 44. kaut kāds. Mums nevienas zivs no kamerām. Viņš noķēra zivi? Jā! Vienkārši izmet ārā, bļa. Kas man te Jūs tur tā runājat, es negribēju iejaukties, es domāju, ko es viņu tad turēšu. Kāds? Vispār nevien. Tas ir cirks. Šitā tak var pārfilmēt zivu, tu noķers. Izrādās, jā, kamēr es te sējos, Raimonds bija noķēris zivi, bet viņš ir kā pieklājīgs cilvēks, negribēja mūs traucēt. Tāpēc, jūs to zivi neredzējāt. Ieskrēnās. Labs. Otru sāk paņemšu tūlītās. Sagriezās. Skrien. Tuvojās. 2. Laba izmēra. 50 plus. Nāk. Ir. Tas pats. Es vēl 3 redzēju. 48. 48, 49. Krusa ir jau un sniegs ir.
Ziema ir klāt. Šai sezonai pietiek. Mēs braucam ārā. Prātne. Priecīgs ziemas. Pikojam. Uz redzēšanos. Gribēju teikt, uz ko te noķērāt to lielu uz Fox Rage, kā viņš tur, nu tas zaļš ar tādu oranžu, kurus neražo vairāk. Tos, kurus neražo. Jā. Un jūs, 30 grami. Un jūs Mīramaus. Uz Mīramaus. Jā. Uz ko tad visvairāk var saķert? Met, ko grib. Ja zivs un ņēmēji un pareizi pasniegs viņu ņems. Rekuri mani cilvēki. Galvenais ir mācēt, nevis māneklis pareizi. Jā. Vai ne? Raidījumā var es redzēt. Nu jā, redz kā mums arī sanāca, kad mēs visu redzējām. Un viss tikai var pašaut drusciņu pa māneklī arī katam. Viņa ņem. Mēs tāpat arī nocirsim 98. lidekā. Jā, tāda paša tēma, kā bija. Nu jā, mums bija treniņa Sīrijā. Jā, tā. Tāpēc, bet jūs jau atkodāt tomēr kaut kādu fiški jau bija? Citi tomēr ko citi izmantoja mazāks māneklis vai kas tur bija pa lietu, kāpēc? Man liekas, ka jā, mazāk. Jā, tāpēc, ka bija Ukraiņi arī pienāca otrajā dienā. Mēs stāvējām blakus un dabūjām 2 lidekas. Viņi redzēja, ka mums bija Mīramaus. Viens no dalībniekiem atnāca pie mums, mēs tikai piebraucam pie laipas. Viņš uzreiz, čauveči, kā jums te malači, viss kārtībā. Nākamā dienā teica, viņam sanāk, viņa dabūja tās lidakas. Viss čotka, viņa tur visas magazīnas, kur bija apkārt, visas Mīramaus nopirka. Bet tiešām bija tā, ka tas māneklis? Jā, māneklis strādā, zini, tā tur ir. Jā, plus astas. Tur vietējiem ir diska paika. Tādi mānekļi. Tam vispār tāda balvanka, es nezinu, tam tur, daudz tur ir arī adus, viņa liela. Mīramaus tas ir maza mānekļi. Priekš šitajiem, tu zini, ar Raimondu copēja tur kā tādu, gaturnu. Kaķi met iekšā. Sanāk, kad Ālūksnes skolas. Ālūksnes skola, jā. Mums tur bija vispirms, kad mēs bijām Zivim. Pirmais gads, kad mēs tur braucam. Mēs tikai nopirkam. Kā pānu, jā. Teicam, mēs atradām lidakas un dabūjām otrā vieta. Uz Mīramaus mēs neticam vispirms. Bija nocirtas kaut kādas tam samu, es nociru, bija kaut kādas tam 80-niece uz Mīramaus no Ālūksnē. Šogad aiziet uz urā. Tur māneklis bija number 1. Skaidrs. Es ļoti apsveicu pirmkārt Latvijas makšķerniekus, Latvijas sporta makšķerniekus, Latvijas izlasi un Latvijas izlases dalībnieku. Tagad, kā saka, atliek tikai vēl viena lieta. Pasaules čempioni, vai ne? Jā. Ir, būs?
gribam, jā. Vajadzētu. Ceram, jā. Paldies jums, vīri, par, kā saka, Latvijas vārdu celšanu un latiņas celšanu. Jā. Apsveicu. Par historiju. Jā, malači, vēlreiz gribu paspiest. Super. Vai. Čau. Kā saka, visu cieņu.